Un šī servīze nebūtu nav līdzīga rudenim, bet drīzāk pavasarim, vasarai. Daļā Marianna. Tik smalkas, skaistas, roku gleznotas puķītes un lapiņas. Cik tad šī ir smalka? Plānsiena servīze Marianna. Katrā video apskatot savus traukus, vienmēr jums saku, cik daudz bija izdomas mūsu māksliniekiem. Viss ņemts no skaistās dabas, ko arī varam smelties šodien. Ieskaties labāk dabā un ieraudzīsi daudz dažādus, lielus skaistumus. Šai ausmai jau gandrīz iet uz beigām noslēguma projekts. Ir atlikuši tikai kūku šķīvi un maziņš piena trauks. Daļā ausmiņa, rokas gleznojums. Un te vēlā rudenī ieradās zelta Rīga. Pieci triju un centrālie trauki. Interesanti būs palasīt par tās zelta klājumu uz traukiem, krāsas, jo es redzu, ka kanniņai no sākuma ir tāds kā perlamutris un vēlāk ceļas zelts. Arī krūzītēm tāpat. Zelta Rīga. Porcelāna fabrika Rīga. Ar 2 piegājieniem ausma ir gandrīz savākta. Sarkanie zīmodziņi pietrūkst tikai 2 kūku šķīvju. Jā, un paskatieties, cik ir atbilstoši rudenim šīs daļās skariņas. Brīnišķīgi smalkā servīze, ausma. Un, protams, senatnīgā 60. gadi Rīgas porcelāna rūpnīca. Pat ne vēl vecais zīmogs, porcelāna fajansa fabrika. Daļais vakars ar daļajām rosēm. Cik viņš ir rets, cik viņš ir skaists, cik viņš ir burvīgs un cik atgādina vasaras daļās rozes. Rīgas porcelāna fabrika. Jau pirms pašas rūpnīcas aizvēršanas. Un vēl viena skaistule Marianna. Rīgas porcelāna fabrika. Tik smalki ziediņi,
kā ir, kad baudīt smalku kafiju. Tik maiga, maiga, zaļganīga krāsa. Daļā Marianna. Šai servīzei pietrūks tikai vienas apakštasītes. Nu, es domāju, ka tā atradīsies. Lai labāk ieraudzītu, gribējās parādīt vāzīti no servīzes Vakars ar auseklīti. Arī ir nākusi un tik brīnišķīgi izskatās šajās krizantēmās. Un vēl viens eksemplārs, kas ir ticis dāvanā. Un apskatot viņu labāk, ir skaidrs, ka tas ir senais Kuznecovs. Terīne ir cietusi ar atsitumiem un plaisām, bet vai iedomājaties, ka no 1900. gada tā ir saglabājusies līdz šodienai. Terīnei nav zīmoga, bet ir iespiesti cīpari. Tātad tas ir Kuznecovs. Un daiļie rokturīši. Senatnīgais Kuznecovs.